Mīļie rīdzinieki, man aiz muguras atrodas Rīgas domas ēka, kur pēdējos gadus nav strādājusi rīdzinieku interesēs, bet no tā brīža, kad mēs tajā ieiesim, mēs darīsim sekojošās lietas. Pirmkārt, ielu sakārtošana. Ne tikai Facebook bildītes, ne tikai 3 metru remonti, kas parādās tikai smuki Facebookā, bet arī īsts visaptverošs plāns Rīgas pilsētas ielām. Tas, kas tiek darīts tagad, ir īstermiņa risinājumi. Mēs darīsim, lai Rīgas ielas ir sakārtotas ilgtermiņā. Otrkārt, atbalsts mazajam biznesam, jo katra slēgta kafejnīca ir cilvēki un ģimenes aiz tām. Tajā brīdī, kad kaut kas tiek aizvērts, kādi cilvēki paliek bez darba. No pirmās dienas es atbalstīšu mazo biznesu, kas ir asinsrite, mugurkauls un nākotne Rīgas pilsētai. Treškārt, Rīgas pilsētai ir jābūt Baltijas sporta galvaspilsētai. Visi lielie sporta pasākumi, visi lielie klubi, tiem ir jābūt Rīgas pilsētā. Mēs atjaunosim esošo sporta infrastruktūru, būvēsim jaunu, ne tikai atpūtas laukumus, bet arī profesionālu sporta infrastruktūru. Un lielās sacensības Baltijas mēroga, Eiropas mēroga, visos sporta veidos, sākot no basketbola un beidzot ar autosportu, ir jānotiek Rīgas pilsētā. Un šīs ir tās galvenās lietas, bet, protams, ir daudz citas lietas, pie kurām es strādāšu rīdzinieku labā. Un tāpēc balsojiet par Aināru Šreseru kā Rīgas mēru, par Latviju 1. vietā, par sarakstu numur 9, par Emīlu Jakrinu, numurs 35 sarakstā.